kas ir tas pareizais izglītības soli pa solim ceļš, lai nonāktu tādā laba mediķa vai laba farmācijas profesionāļa, nezinu, vietā pēc 20 gadiem. Jā? Sākam ar farmāciju. Kā jūs? Jo nu jau ir 2 augstskolas laikam, kas nebija jūsu laikā, vai ne? Ja es paskatos, kur strādā gan Daini, gan mani kursabiedri, tad es varu pateikt, ka tāda izglītība, kā savā laikā, es nevaru pateikt, kas šodien notiek tieši Stradiņu universitātē. Tā bija diezgan laba tāda izglītība tiem, kas gribēja un varēja iemācīties, jo ārsti ir pārstāvēti praktiski visās nozarēs. Ja? Es negribu pa Saeimu runāt, jo tur arī ļoti daudz ārsti, varbūt, kā ir sanāks, tā ir, bet ārsti pārdod gan automašīnas, ārsti pārdod gan pienu, gan ir strādājuši alu rūpniecībā. Tas nozīmē to, ka tas Rīgas medicīnas institūts vai Latvijas medicīnas akadēmija vai tagad būs, kuras bāzes ir tagad Latvijas, tas ir Stradiņu universitāte, ja? Tā ir vieta, ja tu gribi dzīvē kaut ko iemācīties un šīs zināšanas nodot tālāk un pielietot viņus, tad tā ir vieta, uz kuriem noteikti var iet. Jo Dainis man neļaus noteikti samalot. Pirmais pusotrs gads ir vienkārši jāmācās. Un tas nav tā kā skolā. Būs, nebūs. Pirmā, otrā gadā ir jāmācās, un es gribu brīdināt vienkārši tie, kas iet, tur pietiek, ka tur ir tāds ieskais anatomijā, piemēram, ja? Tad man bija baigais prieks, es tiku iekšā, un pirmā nodarbība anatomijā, un tev noliek grāmatiņu priekšā pasniedzējs un saka, izstāst, kā tas viss latīniski skan, tu pieraksti, un pēc tam tu gaidīji nodarbības beigas, un nodarbības beigās viņš pasaka, labi, rītdien, tad to jūs visi zināsiet, jūs varēsiet man sastāstīt no galvas, tie ir 80 jauni termini, kur pilnīgi pirms tam tev nekāda saskaršana nebija. Tā kā pirmais pusotrs gads, ja runā par izglītību, tas Stradiņu universitātē ir reāli jāmācās. Arī tad, ja izvēlās farmācijas virzienu, tiem, kas izvēlās farmāciju, viņiem ir tas pats jāmācās, kas dakteriem, līdzīgi? Līdzīgi, bet varbūt es nevaru pastāstīt, tāpēc, ka es to neesmu darījis, bet jāmācās ir noteikti. Tie, kas grib mācīties, tie, kas grib reāli iegūt zināšanas, un to es stāstu visiem kolēģiem, ar ko es esmu kopā strādājis. Ja viņš atnāk pie mani un saka, es gribu strādāt, man vajag kaut ko darīt. Viena lieta, ko es viņam piedāvāju bez algas, ir tas, ka strādājam kopā un mācies. Un pēc tam tu varēsi izmantot šīs zināšanas, jo īstenībā zināšanas ir tas, ko mums neviens nekad nevar atņemt. Var atņemt man pulksteni uz ielas, var atņemt man brilles, pludmalē, ja, bet zināšanas man neviens nevar atņemt. Tā kā, ja jūs gribat zināšanas iegūt, ja, tad jūs droši varat iet uz Stradiņu universitāti. Es neesmu gatavs runāt par Latvijas universitāti, jo neesmu tur mācījies, tikai zinu, ka tur notiek tāda paša programma, bet ja mēs skatāmies uz pieredzi balstītu farmāciju, uz pieredzi balstītu medicīnu, tad tā ir noteikti Stradiņu universitāte. Ja man būtu jādara atkal, es to darītu. Paldies, Daini. Jāsaka tā, es pabeidzis arī Rīgas Stradiņu universitāti, bet kā Latvijas universitātes profesors mums saka, nē, jums ir jāizvēlās, ko jūs gribat. Pirmkārt, man liekas, ir jāsaprot, vai jūs to izglītību gribat iegūt ķeksīšu pēc. Ir arī tādi kolēģi, kas, es zinu, ka es būšu mājsaimniece, es neko nedarīšu, kāpēc neaiziet nepamācīties, ja, un ievilkt ķeksīšu pēc. Bet otra lieta vienmēr jāpadomā, vai vērts iet cauri tiem 6 gadiem, kas ir uzzīmēti, kas ir diezgan drastiski, un praktiski pirmie 2 gadi tā diezgan itīgi jāmācās, vai ir vērts iznietot to laiku tā. Ja nav tā vēlme dziļi iekšā. Ja nav tā vēlme, pēc tam arī to darīt. Un, ja salīdzinu tās 2 augstskolas, jo abas augstskolas taisnība, faktiski no vienas puses Rīgas Stradiņu universitātē ir lielāka patreiz tāda vēsturiskā pieredze pēc medicīnas apmācībām, otras puses Latvijas universitātē ir vairākas universitātes gars. Ja, Rīgas Stradiņu universitāte vairāk ir tāds disbats bišķīt. Ja, tas nozīmē tā kā armijas disciplīna un dzelžēnums un tāds. Tad Latvijas universitāte ir vairāk tas filozofiskais gars, un tas gala rezultāts ir atkarīgs no tā paša cilvēka. Man cilvēks grib pabeigt, nevis kaut kā vilkties caur tiem kolokvijiem un tā, kas ir mazāk atzīt teknieks. Ja. Tā ir pēc jautājums izteikti. Dabūt kaut kādu zemāku atzīmi. Ja tā motivācija tikai
žēl starp cilvēkiem, tie ir garlaicīgi, tie ir pievēcīgi. Ja, bet faktiski ir tā motivācija, kad es gribu būt labs ārsts, ka manim nāk arī pacelt. Tādā, kad man jācenšas augstāko latiņu. Tieši tā, novilkt no latiņu maksimāli augstu un tik tam pāri. Man liekas, tā arī jāsadala, tad augstsko vairs nav tik svarīgi. Vienā vairāk filozofija, otru. Ir abas divas augstskolas ir ārkārtīgi labs, un man personīgi ļoti mīļas augstskolas. Vai jūs esat ļoti ilgi mācījušies tātad, no joprojām mācīties, bet vai jūs kaut īstu brīdi esat novēlojuši šo savu izvēli, mācoties medicīnu? Es noteikti, nē. Es arī ne.